Cits vīrs ir kājās, nu Zviedrijas izlasēja interesants Žagars. Uzreiz no tālās distances met un ir precīzi. Tik atjaunots savainojums, bet tik atzīts par labāko jauno spēlētāju visā Lietuvas līgā. Sezonas gaitā bija arī pirmajā pozīcijā. Bet, nu, viņam jauna sezona, jauna izaicinājuma. Tas Trautiņš šauj tālmetienam. No pašā mača sākumā parāda labu startu un šeit piespēle uz priekšu. Divi Lietuvas čempionāti spīdekļi pagājušā sezonā. Žagars ar Šmitu saspēlējā. Jau ir. Žagars ieskrējies caur vienā līdz grozu apakšā. Ļoti jaudīgs sākums Artūram Žagaram. Viņa labākās spēles arī vēl priekšā. Nu, protams, šādā agrā vecumā pārcelties Klarens precīzi no groza apakšas. Spēles laiki, tu netiec pie tādas treneru uzticības, kas gal galā ir Artūrs Žagars, tāds tikmēr Trautiņš. Un šeit Žagars atkal sāsina, pats izšķirās par metienu un vēl. Līdz ar to, protams, ka likumsakarīgs minūtes pārtraukums Zviedrijas izlases basketbolisti īsti. Kārtīgi liepainieki un ne tikai droši vien domāju, šeit sabraukuši atkal lielas piespēle, bet Trautiņš no groza apakšā nav precīzs. Un Zviedru komanda grib skriet ātrajos pretuzbrukumos. Nu, tā ir viņu spēle. Vēl viens ātrs tālmetiens Rāmstedt. Ļoti baudāms tādā ziņā, ka ir iespējas redzēt ļoti daudz rezultātu. Kaspar piespēle no Rolands Šmits. Brukums. Skatīsimies, ko viņi izveidos. Šās par tālmetienu no piecinieka. Līdz ar to ļoti daudz rotēs šajā spēlē ar sastāvu. Pie pucē, kur varbūt kādu jaunu akcentiņu izdomāt un izveikt. Un tikmēr lielākam un kaut kam citam. Čāvārs, lieliska piespēle no zonas. Biedējošie, bet diezgan interesanti. Bet Artūrs Kurucs precīzi no tālās distances. Aizsardzībā Šmits ar muguru pret grozu. Izcila piespēle vēlreiz un Aigars šķēl precīzi. Bols, jebkurā brīdī, jebkurš spēlētājs var spēlēt 1-1, var apspēlēt un to izdara. Laukumā lāva bumbas kustība Latvijas izlasē. Šmits šeit briest kaut kāds un Rolands Šmits briest bumbu. Labā atspēriena kāja, kad viņš pie tās tiek tur. Vienmēr ir iespaidīgs finišs. Nu jā, uz 3 metru. Laukums stūrīs, Trautiņš. Mums tiek nokustināt perimetrā līdz Šmitam, bet teica precīzi. Un man šķiet, ka pilnībā neviens spēlētājs tā arī īsti ar šo situāciju vēl grūtāk. Dairis Bērtāns no tālās distances ir precīzi. Vairāk, ja vēlreiz tā pati sadarbība. Vēlreiz Klarencam būs jāskan līdz Dairim Bērtānam, kurš nolaiž situāciju, aizlec uz stūri, izpild tāmetienu un pa augšu, tad uz vienu vietu skries, ja pa apakšu, tad uz citu. Un tikmēr Zviedrijas izlases basketbolisti izcīna Atlants Gražuls, vēlreiz bloķē Zviedrijas basketbolisti. Nu, šeit Artūrs Trautiņš ar visām. Zviedri turpina vērt savu uzbrukumu. Diezgan spēlēt. Trautiņš iespēlēt Čavaram. Gražuls izšķirās par tālmetienu un arī Steinbergs nav nācis spēlē. Nu, man ir tāda pārliecība, ka visi 12 šodien izspēlēsies tikmēr. Uzbrukumu Klarens nav precīzi, bet pats izcīna atlēkošo bumbu. Spītīgi meklē iespējas gūt punktu. Viņam tas ir 28-13. Žagars vēlreiz izspēlē ārā Šmitam tāmetiens un nekas jau. Otro puslaiku skatīsimies, vai viņi pieturēsies pie tā kā spēles sākumā. Nu. Nepilnas 5 minūtes pavadīja laukumā arī Zviedrijas izlases basketbolisti. Traukties uz priekšu, nu, laikam arī Panceru pamanījām. Es domāju, ka ne, kad vairākas padomas tāds Pancers tiek pie pustālās izlasē ieslēgs pilnu jaudu, ārkārtīgi ātri punktu krāsies un izlases. Tomēr tas ir redzams šeit Latvijas izlases kaut vai iet spēlētājs uz grozu, 2 spēlētājs. Kurucs ieskrējis, vēl vien piespēlītājs muguriņu. Ja mēs redzam 4 minūšu laikā 3 piespēles aiz muguras, tad spēlējot. Jā, tieši tā, viens nedēļas laikā ar komandas treniņiem, protams, kad komandas treniņi pa 2 kavējiem viņus tālu no grozu. Beigās diezgan brīvs gājums. 3 ielaist punktu jau šobrīd. Dairis Bērtāns vēlreiz pēc vairākiem izskrājieniem komandas kapteinis. Labi, bumbas kustība šeit vēlreiz pilnībā brīvs tāmetiens un tas ir skrien pretī bumbai pēc aizsegiem. Vēlreiz to nogādā Čavaram. Labi, bumbas kustība, tomēr arī Zviedrija labi spēlē aizsībā pēc Čavars labā pozīcijā. Nav precīzs ar pirmu. Aigars šķēl. Kaudzēnā metiens no tūs distants Aigars. Un labi izspēl uz grozu apā. Neveiksmīgs uzbrukums Latvijas komandai un tur liels skaitliskais pārsvars Zviedriem, ko viņi pretendē to. Nu, lieliski aizsardzībā spēlē Latvijas valstsarnība. Interesi pēc izmēriet, vai jums ir garāks par basketbolu, par augumu jūs vai nē?
Jo tā kā ģenētiski gars rokas ir milzīgi priekšrocība šim sporta veidam, bet tikmēr Strautiņš sāka kaut tā ir groza virzienā. Nu labi, piespēl šeit uz stūra. Šeit jau cerīgāk. Tas process un virzība, kādā tad komanda virzās uz priekšu, tas, manuprāt, sagatavošanās. Vairākām spēlēm Strautiņš vēlreiz metā un tienā precīzi Gražuls savu darbiņu turpina darīt. Vēl viena iespēja mūsu komandai no trēša. Kur nedaudz tāds riskants lēmums un ļoti daudziem tāds lēmums ļāva pieņemt Kedaiņu. Nepilns 60 sekundes atlikuši šeit Žagars kļūdās. Klārensam būs iespaidīga epizode.